Krimināltiesības, krimināla process. Ne katra rīcība, kas rada kaitējumu sabiedrībai, būs krimināli sodāma. Reizēm par pārkāpumu var tikt piemērots tikai administratīvais sods, kas nerada tādas sekas kā krimināla sods. Ja persona izdarījusi noziegumu, tad pret to tiks uzsākts krimināla process. Krimināla process notiek balstoties uz nevainīguma prezumpciju. Neviens nav vainīgs, kamēr viņu vaina nav pierādīta. Tomēr personai krimināla procesā var uzlikt dažādus pienākumus vai pat aizturēt. Galvenais, ka šis process notiek atbilstoši likumam. Vienlaikus tieši valstī, prokurora, tiesas un citu personā ir jāpierāda, ka persona ir vainīga. Personai ir jābūt iespējām aizstāvēties, bet pierādīšanas sloks ir tieši valstī. Tāpēc arī saka, ka šaubu gadījumā lemj par labu apsūdzētajam. Krimināla process var noslēgties ar personas attaisnošanu vai personas atzīšanu par vainīgu sodīšanu. Krimināla procesā piespriestais sods var būt dažāds – brīvības atņemšana, sabiedriskais darbs, probācijas uzraudzība vai naudas sods. Nevienmēr sodu noteiks tiesa. Reizēm tā var būt vienošanās ar prokuratūru, prokurora priekšraksts par sodu. Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Par materiālu saturu atbild nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.